Kur mēs esam šodien atbraukuši? Mēs esam atbraukuši uz konceptu viesnīcu Lilium, kur šī gada vasarā Jārdija siltumnīcas meistari uzstādīja oranžēriju. Un iesim to apskatīt. Aiziet! Šeit ir uzstādīta Jansens EOS T-veida formas oranžērija. Ko? Ejam iekšā. Wow! Wow! Saimniece šeit patiešām ir pacentusies. Šī nav tāda klasiska siltumnīca, kur jūs redzēsiet tomātu un gurķu stādus. Šī ir patiešām skaista oranžērija, kurā tiks izmantot kā atpūtas vieta viesnīcas viesiem, kur ieturēt maltīti un nebūs jābaidās no sliktiem laikapstākļiem. Kā tāda atpūtas vieta, arī šobrīd ārā ir, lai gan liekas saulēns, bet ir diezgan pavēsts, tomēr siltumnīcā iekšā ir diezgan silti. Un vēsākām dienām arī šeit ir ievietota krāsniņa. Cik augsta ir šī siltumnīca? Siltumnīcas sānu sienas augstums ir 2 metri, un jumta koras augstums ir virs 3 metriem. EOS modeļi izceļās tieši ar to, ka jumtas līpums ir stāvāks, līdz ar to visa telpa kļūst daudz ietilpīgāk. Un ja arī jūs savā oranžērijā vēlēsieties piekārt pie griestiem tādu skaistu lustru, tad EOS jumta konstrukcija ir tam izcili piemērota. Šī oranžērija ir aprīkota ar ēnošanas aizkariem, kas ir gan funkcionāli un noderīgi tad, ja jūs oranžēriju izmantosiet kā atpūtas vietu, gan arī tad, ja jūs izmantosiet to audzēšanai. Tāpat arī šie te aizkari vizuāli izskatās skaisti un padara telpu mājīgu. Vēl šai oranžērijai ir 6 jumta lūkas, kas ir aprīkotas ar automātisko atvēršanas aizvēršanas sistēmu, kā arī vēl papildus veicināšanai ir sienās 2 Luvras stila bēdlodziņi. Un kāds ir ražošanas laiks? Zin kā, šis ir īstais brīdis, lai pasūtītu siltumnīcu, jo tieši šobrīd ražošanas laiks ir samērā īss. Principā šādu veidu oranžēriju var dabūt gatavu jau 2 mēnešu laikā. Un kāda piegāde un uzstādīšana? Mūsu komanda nodrošina gan piegādi, gan arī veic uzstādīšanu. Ok, nu un tad cik šis skaistais prieks izmaksā? Cenas ir atkarīgas gan no siltumnīcas modeļa, gan no jūsu izvēlētā papildu aprīkojuma, un to visu jūs varat apskatīt mūsu mājaslapā www.stikla siltumnīcas.lv.